Mēs noteikti esam līdzīgi, jo mēs gan arī visi meklējam jaunas iespējas, kā dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, ceļot, palīdzēt citiem, iepirkties, kad gribam, nevis kad varam, pavadīt laiku ar sev tuviem cilvēkiem, sagādāt viņiem dāvans un tāpat laikā darīt darbus, kas nes labums daudziem, nevis tikai sev. Noteikti esi sev pieķēries pie domas, ka vecais modelis, kur mums māca vecāki, skolas un augstskolas mūsdienās vairs nestrādā, jo nespēja nodrošināt mūsu vajadzības. Kāpēc tā notiek? Darbs, mājas, kārtējie rēķini. Un pat ja esi atradis sev sirdslietu, tu bieži pieķer sev pie domas, ka kaut kas pietrūks, vai tas būtu laiks, vai līdzekļi, lai realizētu visus savus sapņus. Viens lielums, ko cilvēks nespēja kontrolēt, ir laiks. Laika apstādināt nevar, bet var apskatīties pagātnē un padomāt, vai izvēlēties ceļš, kuru esam uzsākuši, nodrošina mums to dzīvi, kuru vēlamies. Apskaties šo grafiku un uzdod sev ļoti vienkārši 3 jautājumus. Vai redzi šajā grafikā sevi, savus vecākus vai kādu tuvu draugu? Vai redzi to punktu, kurā šobrīd atrodies? Pats būtiskākais jautājums, vai tev ir risinājumi, kā nepiedzīvot to, ko attēlo līkne? Vai tev interesētu apskatīties sistēmu, kura nodrošina citādu dzīvi? Sistēma, kurā tu kontrolē laiku, sistēma, kurā tu izvēlēs ar ko strādāt, apgūt jaunas zināšanas, iepazīties jauniem cilvēkiem. Sistēma, kurā tu izvēlēs, cik daudz vēlies pelnīt. Mums ir risinājums. Spied uz zemāk esošo linku un noskardo savas iespējas. Kā veidot labāku karjeru? Tu vari kontrolēt savu laiku un naudu.